Jaunā Daugavpils satiksmes braukšanas biļešu sistēma darbojas jau 10 mēnešus. Šajā laikā iegādāto biļešu skaits pieauga par 28%. Visbiežāk šādas mēneša biļetes iegādājas pensijas vecuma cilvēki, kā arī daugavpilieši, kuri darba dienās aktīvi izmanto sabiedrisko transportu. Arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu vidū braukšanas kartes kļuvušas populārākas. Un tas ir pamatoti. Mēneša biļetes ļauj neierobežot izmantot sabiedrisko transportu, un dažām grupām pat ir īpašs piedāvājums. Atgādinām, ka maksa par braucienu katru mēneša dienu visos tramvaju un autobusu maršrutos jums izmaksās 45 eiro. Darba dienās 35 eiro. Mēneša biļete pilsētas pensionāriem maksā 15 eiro visos tramvaju un autobusu maršrutos visās mēneša dienās. Piedāvājums ir pieejams arī pilsētā izvietoto profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pilna un nepilna laika studentiem ikmēneša biļete sabiedriskajam transportam visos maršrutos visās mēneša dienās maksā 20 eiro. Un šajā gadījumā runa ir par neierobežotu braucienu skaitu. Jūs joprojām varat iegādāties karti līdz 6. datumam. Sīkāka informācija atrodama uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv.